Un aiziet mums pirmais starts un šobrīd vadībā Ints Kravis ar sarkano galpiņu un ar smuko oranžo galpiņu šobrīd. Nekādā gadījumā nesaskrāpēt priekšā šo oranžo galvu, tāds jauns un smūgs pirmās atzīkst arī mašīnai, ne tikai braucējiem, un skaistā, spilgtā oranžā krāsā. Ar uzgriešanu. Viņš tomēr saglabā līderpozīciju. Rēksniņš pirmais, Vācietis otrais, Pacels trešais. Jānis beidz aizbrauc, visi kārtībā. Un mums Mairis Zēns un Jānis Kravs. Ar pirmo vietu abi divi Široko šobrīd lakus. Abi divi Široko lakus, smuks skatiņš. Mairi un šobrīd joprojām saglabā līderpozīciju. Jānis Kļava pirmais, Mairis Zēns otrajā vietā. Trešajā pozīcijā Igors Darmakovičs, ceturtais Jānis Bakars, piektais Jānis Mētra un sestais Jānis Veikinieks. Pozīcijā Mairis Zēns atkal nedaudz progresīvi izbrauc no līkuma un Jānis Mētra jau ir atrads iekšmalā un šobrīd laužas garām konkurentā divreiz Euros tramplīnā un viņi nostrīdēs un neizbrauc tajā vietā. Neko neizdarījuši apmēram tādā garā, bet mēs dodam startu un tātad mums pirmā rinda baltais golfiņš Edgars Brēde, tālāk Sandis Džeriņš, Reinis Lankovs un Juris Nerubins, otrajā rindā Rudolfs Bogins un Reinis Pelēns, visi 6 dodas prom no starta. Sandis Džeriņš pirmais, otrajā vietā Reinis Lankovs, trešais Rudolfs Bogins no starta aizbrauc, ceturtais izskatās būs mums Reinis Pelēns. Džokara aplikt. Iespējams, ka Rudolfs Bogins varēja gudrāku stratēģiju izdomāt un nebrauc uzreiz līdz Sandim Džeriņam. Tagad viņam tiešā cīņā jātiek ar komandu biedru galā. Junior ieskaits otrais ir līdz 21 gadam ieskaicot kādā angļu vietā. DRS sistēma ieskaicot. DRS sistēma ieskaicot. No braukšanas šajā te sacīkstē. Nu ko, mums ir gatavība startam 4. grupā. Un tātad no starta vadībā Renārs Ēķis un Rikards Dainis, 2 juniori šodien spēkojas. Andris Batars 3. vietā. Edgars Brēde 4. un jau 4. vietā ir Agris Kaulišs. Kaulišs jau ir 3. Ir arī attiecīgi autokrosa riepas, tā kā, viss būs tūlīt ļoti ātri un ļoti savādāk. Un tātad uzmanību startam autokrosa klases 5 dalībnieki aizbrauc no starta. No starta aizbrauc 4, jo vienam bišķī gandrīz nesanāca, bet nē, ir visi 5. Ir kaujas gatavībā. Tas ir organizātors starpcīm, jā, šos organizātors. Tas arī notiek.
varbūt bremzēšanu. To izmanto arī Kaspars Indriksons. Rekvalds ļoti atstāja vaļā iekšmalu un uz ārmaltija. Vācietis un Ramons Āboliņš vēl pagaidām paliek ārpus jokerā. Zēnās pakaļ šobrīd jokerī bijušajiem dalībniekiem un iespējams visiem izmantos arī vāciešu triku, piemēram, varētu atbildēt. Būs dramatisks, jo tas Džeks no otrās rīzes gribēs visu to baigi pierādīt. Kādā mistiskā veidā tomēr izrādās priekšā tiem, kas āgari iebrauc jokerī. Ļoti interesanta matemātika. Un tātad reiz Rieksniņš pirmais, Edgars Pacels otrais, Ermīns Vārdals trešais, turklāt Ermīns ir ļoti tuvu Edgaram un remontikums tālāk. Tātad mājas vārds vadībā. Galvenīgs. Sandrs Džeriņš izskatās, ka varētu būt bišķi lēnāks palicis, tad viņiem abiem līderiem tas ir izdevīgi, jo Sandrs bišķiņ karta. No Silinieks vai Žebeks. Abi ļoti līdzīgi un izskatās, ka Sandrs Žebeks aizbrauc no starta pirmajā vietā, Kaspars Silinieks ir otrais, Kaspars Indriksons trešais. Tieši ir top 16, finālā būs top 12, tas nozīmē, ka tikai 4 dabūs arī kopēdēju punktus. Vasaras kausā aiziet starts un izskatās, ka Algaris Kalvišs un Renārs Ēķis šobrīd aizbrauc vienošajās pozīcijās. Kalvišs pirmais, Ēķis otrais, Skudēva trešais, Patars ceturtais, Renārs Ēķis. Un tad uzmanību startam. Aiziet. Un tad Sandrs Žebeks un Kaspars Indriksons. Kaspars atmetās. Kaspars bišķiņ atmetās. Tā likās, ka Sandrs... Un tātad pirms starta sekundes un A-fināla starts ir sācies. Un no starta mums aizlido izskatās, ka Rihards Dains un Rodolfs Vogens, abi divi blakus. Rodolfam izdodas izvirzīties pirmajā pozīcijā. Vogens pirmais. Rihards Dains otrais. Pacels. Būs tāds diezgan pamatīgs Nīguņāk šobrīd. Nopietni cīņa par otrā vietu un tā varbūt arī reāli cīņa par otrā vietu starp Rieksniņu un Rihardu
piedestāla pozīciju, jo arī Sandis Džeriņš aizbrauc.